Jelgava, Vecpilsētas iela. 6 vēstures rekonstrukcijas kluba latviešu karavīrs biedri. Novembris viņiem ir noslogots mēnesis, piemiņas pasākumi, kauju rekonstrukcijas. Bet šeit, faktiski vienīgajā Jelgavas vecajā ieliņā, viņi 1999. gadā padzina pēdējos bermontiešus. 80. brīvības cīņu gadadiena vīriem ir laba atmiņā, jo viņu priekšnesumu noskatījās vairāki tūkstoši. Un tad gāja papīri pa gaisu, te ugunskurs kurās, te pēdējos kaut kādus šitos te ķīlniekus te šāva nos pie tās mājas, ja? Bet tad te tā īstā fronts līnija Īstā fronts līnija bija šī vieta, kur mēs esam tagad, ja? Tas bija mūsu štābiņš. Jā, un tas bija vācu štābiņš. Ap 15 pasākumiem gadā. Tā skaitā vairāki braucieni uz ārvalstīm un faktiski viss brīvais laiks, protams, par saviem līdzekļiem. Vairums šo vīru nav labojami. Nu, stipri romantiski vietiņi. Kur mēs esam, Rami? Nu, tas ir mūsu 3 meža bunkuri. Šeit viņi 3 gabali, šeit mēs ar vīriem braucam uzspēlēt šad tad, nu, teiksim, atzīmēt strēlnieku laikus, uzspēlēt nedaudz kariņu. Pārsvarā mēs šeit vācamies uz Ziemassvētku kauju atceres pasākumiem. Nu, tas sanāk praktiski katra gada janvāra pirmās brīvdienas. Tur padod tos skaliņus. Kur tā viesu lāviņa, kur es varēšu Nu, gulēt? šitais mūsu bunkurs Zemgals saucās, jā? Nu, šite mēs dzīvojam parasti, kad atbraucam uz Ložmetēju kauju cīņām, jā? Šita augšējā, tā ir mana gulta. Šī te, tā ir Jāņa Bērziņa. Nu, reku šī pečka, kas mums te ir, jā, stūrī šī krāsnes saucamā, jā. Viņa ir taisīta no oriģinālās vācu mucas. Pečka ir ļoti pietiekoši šitam visam. Varam, teiksim, gatavot ēst, jā, tā kā uz kaut kādas krāsnes. Tā arī citreiz olas cepam, desu kaut kādu. Pie ugunskura sildās 2 brīvības cīņu dalībnieki, 1 latviešu strēlnieks un 2 vācieši – Bermonta armijas karavīri. Vīri smēja, ka nekad nav bijušas lielas domstarpības, kādā lomā, kuram būs jāiejūtās Pirmā pasaules kara vai brīvības cīņu rekonstrukcijās. Tas nav vienkārši, ka mēs tā vienkārši atnākam spēlēt kariņu mežā, jā. Nu, un tad mēs būtu kaut kādi paintballisti vai vēl kaut kādi, nu tādi no šitiem, vienkārši paskrēdīt, pašaudīties. Mums ir vēsturiskā doma katram apakšā sava, jā. 5 patronu atverītes, Kuras bija pielāgotas no Krievu 3 līniju šautenes. uz Mosina sistēmas patronām, ieliek šādi. Vīri demonstrē Pirmā pasaules kara un brīvības cīņu ieročus – amerikāņu, japāņu, krievu ražoto šaujamos. Salīdzina durkļu izmērus, plusus un mīnusus tuvcīņās laukā un tranšējās. Kas bija viņu rīcībā? Kāda bija tā dažādība? Viss iespējamais, kas bija. Ja runājām tieši par caru armiju, kad ir 15. 16. gads, tad jau bija sabalansēts. Vienāds sīksnes, vienāds patrons somas, vienāds cepurs. Bet, kad ir 19. 18. gads, kad ir brīvības cīņas, tad grāba visu, ko varēja. Ar krievu sīksnu, vāca patrons somu, pat ir redzēts ar angļu cepuriem. Ir pat redzēts, kā šādi civili šineļiem, uzvalkiem, kad piešūr šie te karodziņi. Un zābaki vispār liels lepnums. Laikam ejot klubā iezīmējušās arī katra dalībnieka intereses un pienākumi. Vienam vairāk interesē sadzīviskas detaļas, kādas tolaik bijušas krāsniņas, lampiņas, cirvji, pat elementāras stieples. Cita kaislība ir ieroči, to izziņa un pielietojums. Raimonds Valters savulaik ar vectēvu šujmašīnu pats uzšuvis vairāk nekā 100 formas tērpu. Arī ķivere, kas galvā, ir viņa paša roku darbs. Cik daudz no tā, kas tev ir mugurā un puikām ir mugurā, ir paši taisīts un darināts? Nu, teiksim tā, mēs nodarbojamies ar rekonstrukciju. Un praktiski lielākā daļa ir pašdarināta. Īstās mantas vairāk mēs negribam nesāt, tāpēc, kad viņas bojājās. Nu, ja viņas nesā, viņām jau pa 100 gadu sanāk praktiski, jā. Nu, vienīgais, reku šitā siksnas sprādes, tā ir īstā, jā, oficiālā. Nu, vēl kaut kā tur tāda sīkumiņa, bet pārsvarā visi pašdarināts. Brīvības cīņas ir ārkārtīgi sarežģīts laiks. Mūsdienās nedaudz romantizēts. Tāpēc tikšanās ar šādiem praktiskās vēstures urķiem ir ļoti svētīga. Tas māca izprast un domāt patstāvīgāk. Tas bija arī dubļi, tur bija dūmi, tur bija
Asinis, un tur bija visa, kas tur bija. Viena lieta izlasīt grāmatā, otra lieta tādām skolniekam un bērnam atnākt un tevi aptaustīt un pačamdīt un paņemt to plinti, apskatīt, kādu viņi izskatījās, tas šaujamais, kāds tas nazis, tomēr tas viņiem ir ļoti, ļoti interesi liela. Es varētu paņemt, varbūt